Kāpēc tu apsēdies man blakus? Tā bija vienīgā vieta, kur bija brīvs sēdēt. Nē, tu zvanīji man. Tu gribēji, Jā, visiem bija... tev gribēs, kas sēdēs blakus tev. Jā. Es varu sēdēt blakus. Toreiz nebija taisnība. Kas nav taisnība, tā Arturs teica. Raimonds grib sēdēt man blakus. Tāpēc izvēlamies sēdēt blakus Raimondam. Raimond tā bija? Jā. Tad tagad tu saki, ka vienkārši vieta bija brīva. Tu jau melo pirmajā savā darba dienā. Es teicu, es sēžu te, un es teicu, ja tu gribi, var sēdēt man blakus. Nē, tu teici, davai sēžam kopā. Davai sēžam kopā. Tā tu teici. Tā bija tava iniciatīva. Tu tagad nožēlot? Nē, es gribu saprast, kāpēc tu pats deputātu Bergmanu izvēlējies. Vai tev lika man sēdēt blakus? Tev negribās uzšaut kādam? Šis laik melo. Tagad tā poga Dabrjoštis jau. Jā. Iepazīsties, tas ir man kreisā roka. Jā. Mārtiņš Bondars. Viņš grib kādam uzšaut? Tu gribi kādam uzšaut? Melo, atkal poga Dabrjoštis jau. Nē, man kaut kā... Nu labi, es šito neteikšu. Saki. Jāsaka, Mārtiņ, tu tā. Jā. Mārtiņ ir tendence neteikt. Zini, cik Mārtiņš pelnīja naudu Krājbankā? Viņš arī negribēja teikt. Tā teica beigās? Beigās pateica 12,000. Latu? Jā. Mārtiņ tā bija? Pirms nodokļu nomaksāšanas? Pēc. Tas ar baņķieriem normāli. Jā. Plus piemaksas tad viņam. Par kaitīgu darbu un piens. Jā. Tas Nu šits, high five, parāda high five. Man maz īsie pirksti, naudu vairs nevar ņemt, kāpēc nevar ņemt. Nevar skaitīt, nav pirkstos. Es varu iet politikā, godīgi iet tagad. Tā. Viņš Džeks bija aizbraucis uz Arābu valstīm, bišķi apzagās, parāda rociņas vēlreiz. Un var šitās Paspīzināja. Dateles mēģināja zākt. Dateles, zini tās garšīgās dateles. Tad jau daudz nav zādzes, jo tik drusku jau ir atstājuši. Viņš divas datelītes paņēma. Negribēja mandātu atdot, ja pa vienam griežu. Jā. Nežēlīgs pīcis. Man atkal, man nav tā, tā jau viss pirkst vietā. Man ir, zini, kas man ir? Man ir kāravēna. Man nav viss pirkst vietā, man, teiksim, šis ir piešūts klāt. Jā. No galiņš tik. Bet tā viss vietā. Tā man galva ir piešūt klāt. Un bez man tie ragi, vai ne? Norāli, taču to sprānu salāvis taču. Ko nu mēs tagad... Tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Cik tev ir uzvalki? 3. Cik tev Bondari ir uzvalki? Cik tev ir uzvalki zilā krāsā? Saki. Zilā 1. Zilā 1, labi. Cik tev vakar? Man ir... šobrīd zilā man ir vienā krāsā, jā. Man ir vēl viena zilā, bet es bišķiņ par tīju, par esmu priekš viņu. Tad es tagad nometīšu svārtu, man palīdzēs tur, ko tur darīt. Tad es nometīšu to svārtu. Saimā ir sporta zāle. Jā, un ir arī pirts. Bet Mārim vaicāja, Steinam es vaicāju katru to svaru zāli. Viņš teica, tur sen laikam neviens nav lietojis. Saproties, tas stiens, ko ritinīgs atvērt. Un tie griez, tas vēl baigi zemie. Es jau nezinu, es teicu, vai guļus tur var vismaz tā rokām aizsniegt. Domāju, ka nē. Nē, es nezinu, es pat nevaru iedomāties, kur te ir. Es arī ne, es jāiziet jāapskatās. Viņš vai tur pārtrauko vajadzētu. Respektīvi, šeit nav medicīniskā punkta, šeit nav. Bet ir pirts un trenežera zāle. Pirts, jā. Viņi jau no kuriem laikiem? Tā ir, es nezinu, no kuriem iespējams tas ir tikai tur prezidijā. Tagad cik tā samaksāja Lembergs? Vajag paskaties āmā deklarāciju, kuras aizbildi jau no 2001. UFO arī gribēja zināt. Ko tad? Paprast, jautājums no UFO. No. Cik tev Lembergs samaksāja par to, lai tu startētu vēlēšanās? Ir tā poga, tā briošties jau. Kā mēs sadzīvosim? Kā vienmēr esam sadzīvojuši. Normāli. Kā viņi balsos pret mums? Vai viņš tiešām balsos acīs skatīdamies? Acīs skatīdamies. Un kamerā skatīdamies. Un nekaunīgi to darīs.
Tas ir apbrīnojami. Ko tu mirdz? Nē, nu tu taču teici, ka es baigi nopietni. Tagad tu sāc. Tagad mēs slidkalniņu viņiem uztaisīsim, vai ne? Tagad, Bandar, ko nozīmē slidkalniņš? Jā, tas arī gribētu zināt. Kas tas bija? Kas bija Tas ir tā, lai var braukt no augstuma lejā. Viņi tagad ir varas augstumos. Tad viņš jānolej ar ledu, un tad, lai vienkārši tas ātrums lielāks ir braucot lejā. Citādāk tikai ripu. Nu, viņš saka, ka tev būs ļoti... Slidkalniņš mums būs. Tev nebūs augstums. Es ar Mārtiņu. Ar Mārtiņu, ar to ar īstiem pirkstiem un garējiem. Tad tu būs viens tas, kas to leikā tur staigās un lies to lētu. Mēs tā kā Kerlingā, tā kā jūs nāksiet lejā. Viens vai no slota vai no leikā. Ko jūs esat ņirgi? Jūs esat valsts saimā. Paskatieties, ko jūs esat, par ko jūs ņirdzat. Te ir ļoti interesanta lieta. Parādi lūdzu man. Tagad joprojām, vai ne, ir... Tuņās pateikšu, par reku ir balsošana, jā? Balsošana vēlēšana zīmē. Mēs tagad te balsojam par to, kas tur sēdēs. Reku iedam man to telefonu. Rekur ir ziņas LSM-ā. Teiksim, cilvēki jau zina, kas būs pa priekšsēdētāju. Mēs to vēl nezinām. Mums tas nav vēl pateikts. Mēs vēl gaidām. Un pusdienas ir 16:25. Un viņi ir ievēlēti, tā mēs redzam. Bet mēs to vēl nezinām. Bet mēs pieņemam lēmumus. Kā var tā būt, Raimond? Man grūti komentēt, jāprasa pieredzējušākiem cilvēkiem, kas ir ar parlamentāro pieredzi. Tad es tev uzdošu jautājumu, vai tas ir normāli? Kad LSM zina vairāk par tevi, kad tu balsojumā piedalījies, bet tam vēl aizklātā. Ne? Nē, atklāt. Tā ir atklāts balsojums, bet normāli būtu, ka mēs tomēr tiktu informēti pirmie, nevis LSM. Lūdzu. Jā. Wow.